Jā, Kalnciemā uzzināja, ka dibinās daudzfunkcionālo centru Laipa un teica, ka tur būs šo cilvēku ar garīgā rakstura traucējumiem. Un tad, kā saka, paprasīja man no pašvaldības, vai varu arī iesaistīties, iedot kaut kādas darbiņas un tā tālāk. Tad, protams, ka piekritu, jā, un tad kaut kādā brīdī sarunu ceļā nonācām pie galvenās domas, ka, lai palīdzētu, lai kopā veidotu kaut ko labu, tad ir jādibina sociālais uzņēmums 4V, kas arī nodarbinās tos cilvēciņus, kas šeit dzīvo, mācās, kā lai pasaka, kas ir nonākuši no daudzām citām iestādēm, mājā ar jaunām iespējām, varētu tā to nosaukt. Jā, Ikdienā es te strādāju, daudz kastes līmējam, skatoties pēc daudz darbiem ir gan zīmogošana, līmēšana un daudz sasniedz dzīvē, arī pirmās tiesības nokārtoja un arī mašīna. Es pārsvarā stāvu pie iekārtas, ķeru jau operatoru izlaistās loksnes un gatavās kastes. Plusā mēs vēl arī ielikņus vēl taisam un starplikas, visu dažādu produkciju, var teikt. Es pārsvarā pie šīs boksmat pirmās iekārtas sāku darbu un es esmu jau viņu iemīlējusi diezgan. Sasniegusi es esmu ļoti daudz ko. Es varu, atnest jau operatoram paletes, sagatavot gatavai produkcijai. Un pusē tas, kad varu arī citiem pastāstīt, ko mēs arī esam izdarījuši, vai mēs esam jau uztaisījuši, vai pusītes tās ir, vai gatavās kastes, nodot informāciju tālāk. Es domāju, šogad mēs sasniegsim jaunus rekordus un lēnā garā, protams, ka domājam arī par paplašināšanos. Jā.